Labvakar! Pamājiet man, ja jūs esat priecīgi. Ziniet, ko mums šodien ir ļoti liels iemesls priecāties. Jo glābējs mums ir dots. Un tāpēc mēs varam priecāties. Šī ir priecīga diena, šī ir priecīga svētki, jo zeme ieguva glābēju. Un tāpēc mēs varam priecāties. Pamājiet man vēlreiz, jūs esat priecīgi šovakar. Halleluja! Mums ir dot liela dāvana. Mums ir dot vislielākā dāvana tieši šajos svētkos. Jēzus Kristus mums tik dots no tēla, viņš nāk nomirt par mums un augšām celtos, lai mēs varētu būt glābt no nāves un grēka. Ir liela dāvana, ko Dievs mums ir devis. Un mēs jau arī zinām to, ka tieši 24. decembrī, vai nu kad parasti saka, nav jau tā, ka Jēzus tieši tad arī piedzima. Viņa dzimšanas datums ir nezināms, mēs to nezinām. Bet es teikšu tā, kāpēc, lai mēs nesvinētu to, ka viņš piedzima, jo tas notikums, ka Jēzus piedzima 2000 gadus atpakaļ, tas izmainīja visas vēstures gaitu. Tas ir ļoti svarīgs notikums, tas ir īpašs notikums. Tas, ka Jēzus Kristus piedzima, Dievs ieņēma cilvēku formu un nodzīvoja perfektu dzīvi, tādu, kā mēs nevarējām, lai mēs viņā varētu iegūt glābšanu. Vai tas nav brīnišķīgi, vai tas nav lieliski, vai mums nebūtu par to jāpriecājās un tas jāsvin. Halleluja! Dievs tik ļoti mums ir mīlējis, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un es no sākuma gribu izlasīt kādu raksturvietu no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas no 8. līdz 14. pantam. Un tur ir rakstīts: Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja. Un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzims Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudzi. Tie slavē Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Un cilvēkiem labs prāts. Mēs redzējām jau teātrī visu šo stāstiņu, mums jau parādīja ļoti skaisti. Starp citu, man ļoti patikās. Bet mēs redzējām to visu, un šī raksturvieta, ko es izlasīju, ir no tās daļas, kur eņģeļi nāca un viņi pavēstīja šīs labās ziņas, šo labo vēstu ganiem, kas bija laukā un ganīja savus avis. Un šeit viņi saka: nebīstieties, jo es jums pasludinu lielu prieku. Lielu prieku. Kāpēc mums ir šis prieks? Jo pestītājs ir nācis. Un tas ir liels prieks visām ļaudīm 2000 gadus atpakaļ, pirms 1000 gadiem. Un vēl šodien Jēzus Kristus ir vissvarīgākā persona, kāda jebkad ir eksistējusi uz šīs zemes. Un vienīgi caur viņu mēs varam iegūt glābšanu. Un tāpēc liels prieks ir tas, ka Jēzus piedzima. Liels prieks, un tāpēc svinēsim viņa dzimšanas dienu. Varbūt tas nav šajā datumā, kā pa īstam, kad tas notika. Bet tas ir kaut kas, kas ir jāsvin. Mēs varam par to priecāties, jo viņā ir dzīvība. Jēzus Kristus nāca un nes mums dzīvību un dzīvības pārpilnību, brīvību, grēku piedošanu, dziedināšanu. Vien viņā ir patiesa dzīvība, viņā ir patiesas piepildījums. Viņš ir kungs un ķēniņš. Viņš sakāva nāvu, viņš sakāva grēku, un vien viņā tu vari patiesi dzīvot. Bez viņa nav patiesa dzīve. Halleluja! Un tāpēc mēs varam priecāties. Tāpēc mēs kā ticīgie mēs varam priecāties, jo viņā mēs esam glābti. Halleluja! Un tie, kas vēl nav viņā, tie šodien var kļūt viņā. Var atdot savu dzīvi viņam. Kungs, mēs tev pateicamies. Halleluja! Es gribu pielūgt, pirms es turpinu. Kungs, es tev pateicos par šo dienu. Es tev pateicos, ka mēs varam svinēt to, ka tu nāc 2000 gadus atpakaļ. Tu nonāc uz šīs zemes, lai mūs izglābtu, jo tik ļoti tu mūs mīlēji. Tāpēc tu nonāc uz šīs zemes, lai mēs varētu atrast dzīvību tevī, lai mēs varētu iepazīt tevi, Dievs, lai mums būtu attiecības ar dzīvo un varano Dievu.
Halleluja! Tāpēc mēs tikām radīti, lai būtu kopā ar tevi. Un mēs tev pareicamies, ka tu, Immanuēls, tu nonāc, lai būtu ar mums. Dzīvais Dievs, kurš radīja debesis, kurš radīja visus kalnus un okeānus. Tas pats Dievs grib attiecības ar mums, un tāpēc tu nāc, lai tās atjaunot. Kungs, es tev par to pateicos. Halleluja! Halleluja! Kungs, es tev pateicos. Halleluja! Amen! Mums ir ļoti liela dāvana dot. Ļoti liela dāvana. Un bieži vien mēs varbūt svinam Ziemassvētkus. Bet par ko vispār Ziemassvētki ir? Mēs jau redzējām šo stāstu. Tas ir, ka Jēzus, mūsu pestītājs, Mesija, piedzima, lai mēs varētu tapt glābti. Viņš nonāca, pazemojās, un viņš nonāca uz šīs zemes, lai tevi izglābtu, mani un tevi. Tas nekas, ka tas notika 2000 atpakaļ. 2000 gadus atpakaļ, jo zini, tad viņš piedzima kā bērns, un viņš silītē gulēja, bet viņš šodien ir dzīvs, jo viņš ne tikai nomira, bet viņš augšām cēlās. Jēzus ir dzīvs, un viņš valda pār debesīm un pār zemi. Halleluja, un tāpēc mēs varam būt glābti, un mums var būt attiecības ar viņu, jo viņš nepalika bērns silītē, viņš nepalika miris pie krusta, bet šodien viņš ir kungs un ķēniņš. Un atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka viņš nāks atpakaļ. Jēzus kā kungs un ķēniņš, viņš nāks atpakaļ, jo launu jūdas cilts ir uzvarējis tumsu, un viņš ir dzīvs. Un viņš mūs nav šeit tāpat vien atstājis. Viņš nāks atpakaļ pēc savas ģimenes. Un tos, kas viņam seko, viņš sauc par saviem bērniem. Halleluja, viņš nāks atpakaļ uz balta zirga kā valdnieks. Viņš vairs nav bērns silītē, kurš piedzima 1000 gadus atpakaļ. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs un viņš valda. Un viņš nāks atpakaļ. To viņš mums ir apsolījis. Un ko Dievs apsola. Tā ir patiesība, un viņš to piepildīs. Halleluja! Jāņa 3. nodaļā, 16. pantā ir rakstīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo mīlestību. Kas tā ir par mīlestību, ka tu savu dēlu atdod, lai viņš nomirtu par citiem? Tā ir vislielākā mīlestība, kāda varētu būt, ka tu savu dzīvību par kādu citu atdod. Un tas ir tieši tas, ko Dievs priekš tevs un manis ir izdarījis. Viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Dievs pats ieņēma cilvēku formu, lai staigātu uz šīs zemes. Un viņš nebija tikai cilvēks vai tikai Dievs, viņš bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Un viņš dzīvoja uz šīs zemeslodes. Es runāju par faktiem, es nerunāju par kaut kādu pasaku, ko kāds ir izdomājis. Mums ir ļoti daudz pierādījumu patiesībā par to, ka Jēzus dzīvoja, tas ir vispār skaidrs. Bet es nezinu, vai jūs zināt tādu Kristoferu Kolumbu, kurš Ameriku atklāja, vai varbūt Jūlijs Ceizars, kas bija Romas impērijas valdnieks, viss, kas kaut nedaudz par vēsturi kaut ko zina, mēs zinām šos vārdus, vai kaut kur varbūt kāds ir dzirdējis. Bet patiesība ir tāda, ka mums ir vairāk pierādījumu par to, ka Jēzus Kristus augšām cēlās, nekā vispār, ka Jūlijs Ceizars eksistēja vai Kristofers Kolumbs. Mums ir vairāk pierādījumu par to, ka Jēzus ne tikai dzīvoja, bet viņš arī augšām cēlās. Halleluja! Jēzus ir dzīvs! Jēzus ir dzīvs! Un šeit es lasīju, ka viņš nāca, lai mēs nepazustu, lai visi, kas viņam ticētu, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību. Kāpēc? Kāpēc tas viss bija? Kāpēc mēs viņu saucam par pestītāju? Kāpēc mēs viņu saucam par glābēju? No kā tad viņš mūs nāca izglābt? Un es lasīšu no Romiešiem 6. nodaļas, 23. pānta. Es atvainojos, 3. nodaļas un 23. pānta. Un tur ir rakstīts, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Visi mēs esam grēkojuši. Un kas ir grēks? Grēks ir nepaklausība Dievam. Jūs redziet, Dievs mūs radīja, lai mēs būtu attiecībās ar viņu, lai mēs dzīvotu kopā ar viņu, lai mēs baudītu viņu dzīvību, lai mēs būtu viņu klātbūtnē. Bet kaut kas notika. Mēs droši vien zinām šo stāstu, kad Ieva ar Ādamu sagrēkoja. Viņi nepaklausīja Dievam.
Un nepaklausība Dievam, mēs romiešiem 6. nodaļā 23. pantā varam lasīt. Tas ir grēks. Un tur ir rakstīts tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Tātad grēka alga ir nāve. Mēs grēkojām pret Dievu. Un nebēc, ka mēs grēkojām pret Dievu, lai gan mēs bijām radīti, lai būtu kopā ar viņu. Mēs tikām atšķirti. Starp mums radās šī aiza. Starp tevi un Dievu ir aiza grēku dēļ, jo tu grēko pret viņu. Jo tu viņam nepaklausi. Tādēļ ir šī aiza, jo mēs aizgājām prom no Dieva. Mēs kā cilvēki, mēs sacēlāmies pret Dievu. Un ir rakstīts, kā es jau lasīju, visi ir grēkojuši. Katrs ik viens šajā telpā ir melojis. Katrs ik viens šajā telpā ir melojis. Ko tas par mums saka, kad mēs savā būtībā esam meļi? Bieži vien cilvēki domā, kad vienreiz samalo, tas jau ir nekas. Bet, ziniet, pēc Dieva standarta, arī tad, kad mēs paskatāmies uz kādu, kurš ir kādu nogalinājis, mēs viņu uzreiz saucam par slepkavu. Tāpat, tad, ja mēs vienreiz samelojam, mēs esam melojuši un mēs esam meļi pēc Dieva standarta, mēs katrs esam grēkojuši. Un grēka alga ir nāve. Tā ir mūžīga pazušana. Mūžīga pazušana un atšķirība no Dieva ellē. Mēs visi esam pazuduši. Bez Kristus šī pasaule bija pazudusi. Un tāpēc tas ir liels prieks, jo viņš nāca, lai mūs izglābtu. Viņš nāca, lai mūs izglābtu no šīs grēka varas. Mēs Dievu priekšā esam vainīgi bez Jēzus Kristus. Mēs esam vainīgi, mēs esam sagrēkojuši un mēs esam pelnījuši sodu. Jo tad, kad mēs pārkāpjam likumu arī šeit uz zemes, kam ir jānotiek? Mums ir jāsaņem sods par to, ko mēs esam izdarījuši. Un sods par grēku ir mūžīga pazušana ellē, tā ir nāve. Bet Jēzus to tā neatstāja. Dievs to tā neatstāja, kad mēs visi bijām pazuduši. Viņš nonāca uz šīs zemes. Viņš nodzīvoja tādu dzīvi, kā tu un es nevarējām. Viņš nodzīvoja perfektu un svētu dzīvi, nevienu reizi nesagrēkojot. Halleluja! Un tad viņš nomira pie krusta. Mēs redzējām šo teātru, un tur arī bija šis moments, kad Jēzus nomira pie krusta, un arī Kaspars jau to teica, ka viņš nomira, lai samaksātu par mūsu grēkiem. Viņš nodzīvoja perfektu dzīvi, un tad viņš atdeva pilnīgi visu, viņš atdeva savu dzīvi tevis dēļ. Viņš atdeva savu dzīvību. Un ziniet, ne tikai tas, viņš tika mocīts, viņš tika apsaukāts, par viņu smējās, viņam tika šis ēršs kronis galvā likts, lai viņu apsmiet un viņu zaimot. Un tad viņu sita, un ziniet, saka tā, ka viņš bija tā sasists, ka tad, kad viņš pie krusta karājās, viņa iekšs varēja redzēt. Un es zinu, ka tas ir diezgan grafiski. Bet bieži vien mēs nesaprotam, ko viņš priekš mums ir izdarījis. Un tad mēs aizmirstam, laiks paiet un mēs aizmirstam. Bet ir laiks arī atgādināt sev to, cik daudz viņš par tevi ir atdevis, kādu cenu viņš priekš tevis ir samaksājis. Viņš savus asins par tevi izlēja. Pie krusta viņš nomira un izgāja tādām ciešanām cauri. Ziniet, es gribu pieminēt pāris lietas, bieži vien mēs uz to tā viegli paskatāmies, ko Jēzus priekš mums izdarīja. Un tad mēs arī tā īsti nesaprotam, kāpēc tik liels prieks tas ir priekš mums, ka viņš piedzima un ka viņš nāca uz šīs zemes. Un es gribu pieminēt tikai dažas lietas, ko krusts priekš mums nozīmē, ko viņa nāve priekš mums nozīmē. Redz, tad, kad viņš nomira pie krusta, viņš tavus grēkus uzņēma uz sevi. Kā arī Kaspars minēja, tavi grēki bija viņam uzkraut virsū. Mēs visi esam grēkojuši, un mums visiem būtu jāsaņem sods, bet viņš tavu vainu, viņš tavus grēkus uzņēma uz sevi. Viņš tos paņēma, un viņš tos uzlika uz sevi. Un tad viņš izciet tavu sodu. Tā ir vēl viena lieta, kas notika, kad Jēzus pie krusta nomira. Tev bija jāsaņem šī grēka alga, kas ir nāve. Tev tas bija jāsaņem, bet viņš nomira tavā vietā. Viņš nomira tavā vietā, lai tev nebūtu jānomirst, lai tev nebūtu jāpiedzīvo šī nāve. Tas, ko tu biji pelnījis, viņš to izciet tavā vietā.
Vai tas nav brīnišķīgi? Vai mums tas nebūtu jāsvin? Vai tam nebūtu jārada kaut kādu prieku mūsos, ka Jēzus Kristus to priekš mums ir izdarījis? Kādu tādu mīlestību pret viņu? Halleluja! Un tad viņš tev atpirka savām asinīm. Jo tad, kad mēs sagrēkojam, mēs sev nododam verdzībā, grēkam un tumsai. Mēs sev nododam verdzībā. Bet Jēzus samaksāja ar savām asinīm, lai tevi atpirktu. Tu biji tumsā, tu biji pazudis, tu biji akls. Bet viņš par tevi nomira, lai viņš tev varētu atpirkt un pārcelt tev no tumsas valstības, gaismas valstībā, lai tu staigātu gaismā, dzīvībā, kopā ar viņu brīvs, grēku nesaistīts. Halleluja! Un ziniet, arī tad, kad jūs pārkāpt likumu un jūs aiziet uz tiesas zāli, jums tiesnesis jums likt priekšā visas tās lietas, ko jūs esat izdarījuši, vai tā ir viena vai vairākas, un tad viņš lemtu to tiesu, kāds sots jums pienākās. Bet tad ir arī tā, kad var samaksāt kādu maksu, noteiktu maksu, lai to cilvēku tā kā atbrīvotu. Ir tā, ja jūs papētītu, kā tiesa notiek, tu esi izdarījis kaut ko, un ir iespējams tā, ka kāds cits var samaksāt par tevi sodu naudu, lai tevi izlaistu no cietuma. Un tas ir kaut kas līdzīgs, kas šeit ir noticis. Mēs bijām pelnījuši sodu, un tas ir daudz sliktāks par tikai aiziešanu uz cietumu. Tas ir kas ļoti daudz sliktāks. Bet Jēzus samaksāja par tevi, viņš izciet to sodu tavā vietā, nomirdams pie krusta ar savām asinīm, viņš samaksāja, lai tu vairs nebūtu vainīgs, lai tu būtu brīvs no tā soda un no tā grēka, kur tu darīji. Halleluja! Vēl viena lieta, kas notika pie krusta, tu biji sacēlies pret Dievu. Cilvēks, mēs kā cilvēki sacēlāmies pret Dievu, grēkojot pret viņu. Un tas radīja šo aizu, tas radīja šo plaisu, kas bija starp tevi un Dievu. Un, zini, tev tas nebija iespējams kaut kā šo situāciju labot, kaut kā ar Dievu parunāt, un labi, viss tagad ir kārtībā. Tu sagrēkoji, un tu, principā, uzsāki karu pret Dievu, grēkojot. To izdarīja Ādams un Ieva, sagrēkojot pret Dievu, Ēdens dārzā, un to arī mēs, kad mēs grēkojam, mēs saceļamies pret Dievu un viņa gribu. Bet Jēzus, kad viņš nomira pie krusta, viņš nes mieru starp tevi un Dievu. Viņš atnes mieru. Vairs nav šis karš, bet ir miers, un tu vari būt mierā ar Dievu, tev var būt attiecības ar Dievu. Tev var būt attiecības ar Dievu, bija šī plaisa. Tu biji radīts, lai būtu kopā ar viņu, bet grēks atnes plaisu. Bet tāpēc, kad Jēzus nomira par tevi, viņš atnes šo mieru jūsu starpā, lai tev atkal varētu būt šīs attiecības. Plaisa varētu tikt paņemt prom, un tu varētu būt kopā ar Dievu, attiecībās ar Dievu, viņu tuvumā un dzīvot kopā ar viņu. Halleluja! Viņā tu kļūst par jaunu radījumu. Viņā tu kļūsi par jaunu radījumu, tu vari nomirt savai vecajai dzīvei un piecelties jaunā dzīvē un dzīvot viņam. Vienalga, kas tavā iepriekšējā dzīvē ir noticis, kas ir noticis līdz šim. Tu vari sākt jaunu dzīvi kopā ar viņu, jo viņš tev darīs par jaunu radījumu. Kad tu piedzimst no augšienes, viņa ģimenē, viņš tev par savu bērnu grib darīt. Par savu bērnu. Halleluja! Tas viss ir iespējams un tik daudz vēl vairāk es varētu turpināt. Tik daudz Dievs priekš tevis un mans ir izdarījis. Viņš dziedināšanu ir darījis iespējami. Viņš atbrīvošanu no atkarībām, no dēmoniem ir darījis priekš tevis pieejami. Halleluja! Viņā ir mūžīgā dzīvība, un viņš atlaiž to sodu, kas tev pienākās, tev un man. Un viņš tev dod mūžīgu dzīvību. Tāpēc ir rakstīts, grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana tev ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Halleluja! Tik daudz viņš priekš mums ir izdarījis. Un tāpēc mēs varam svinēt, jo viņā mēs varam būt brīvi. Un šī nav vēsts par nosodījumu, bet šī ir vēsts, ka tas sods, kas tev pienākās, tas var vienkārši tikt paņemts prom.
Un tev pat nekas nav jādara, kā vienīgi jātic viņam un jāseko viņam. Un jādod savu dzīvību viņam. Halleluja! Un viņš tev ļoti, ļoti mīl. Es jau no sākuma lasīju, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Redz, mēs sacēlāmies. Ādams un Ieva, viņi bija Dievu klātbūtnē. Viss it kā bija kārtībā, bet viņi pret Dievu sacēlās. Nepaklausot. Dievs viņiem deva kādu norādījumu un viņi izdarīja pretējo, lai gan viņi zināja. Sacēlās pret Dievu. Dievs mums vienmēr nāk pretī. Un tad ēdens dārzā jau Dievs nāca runāt ar viņiem. Un viņš teica, Ādam, kur tu esi? Kur tu esi? Kāpēc tu neesi šeit? Jo tur ir rakstīts, ka Dievs ar viņu tikās dienas vēsumā. Un Dievs bija atnācis uz viņu satikšanos, un Ādams nav. Un kur Ādams ir? Ādams slēpjas. Ādamam ir bail, un Ādams slēpjas, lai gan viņš varēja nākt pie Dieva. Dievs bija atnācis. Dievs bija gatavs runāt, bet Ādams tur nebija. Ādams tur nebija. Viņus izdzina no ēdens dārza, jo ja tu pārkāp likumu, būs sekas. Tad Dievs izredzēja Izraēlu tautu. Viņš gribēja viņus vadīt un darīt viņus par svētību visām tautām. Tāds bija apsolījums Ābrahamam, ka viņa sēklu darīs par svētību visām tautām. Tas nozīmē, ka viņas neizvēlējās tikai tāpēc, ka Izraels ir īpašs. Jā, viņš viņus izvēlējās Ābrahama dēļ, bet arī viņš gribēja, lai viņi būtu par svētību tautām apkārt. Viņš viņus izvēlējās, viņš gribēja būt attiecībās ar viņiem, viņš spēra pirmo soli. Vienmēr viņš viņus visu laiku aicināja atpakaļ. Un ko viņi darīja? Viņi atkal un atkal sagrēkoja, viņi atkal un atkal aizskrēja pie citiem dieviem. Un viņi atkal un atkal sacēlās pret Dievu. Dievs spēra šo soli, un viņi pret viņu sacēlās. Jēzus atnāca uz šīs zemes, lai tevi un mani glābtu. Viņš atnāca, jo Dievs tik ļoti tevi ir mīlējis. Un ko cilvēki izdarīja? Viņi viņu piesīt krustā. Mēs atkal un atkal saceļamies pret Dievu. Bet ko viņš dara? Viņš turpina. Šodien viņš klauvē pie tavas sirds durvīm. Viņš to turpina darīt, un viņš nepārstās, kamēr tavs sirds vēl pukstēs. Lai gan tu sacēlies pret Dievu, un es nezinu, kāda tavu dzīve šodien vēl ir, varbūt tu dzīvo grēkā. Man arī bija laiks, kad es dzīvoju grēkā, un es sacēlos pret Dievu. Un ko viņš darīja? Viņš turpināja klauvēt. Lai gan es biju pelnījis sodu, es biju pelnījis nāvi, es biju pelnījis to, ka viņš man aizsūtītu uz elli, bet ko viņš darīja? Viņš turpināja klauvēt, un viņš nepadodās klauvēt, jo viņš tevi mīl, jo viņš zina tavu vārdu, jo viņš ir dzīvs un viņš ir ieinteresēts tevī. Viņš tev mīl. Dievs tev mīl. Un viņš vienmēr ir spēris pirmo soli. Un mēs cilvēki bieži vien mēs paliekam dusmīgi uz viņu. Mēs sakam, kā tu tā, kāpēc tādas lietas pasaulē notiek, kāpēc ir tāds ļaunums un kāpēc ir tādas slimības un viss tas. Dievs, ja jau tu esi labs, kāpēc tas viss eksistē? Tāpēc, ka viņš tev ir devis brīvu izvēli. Un ko mēs ar brīvo izvēli darām? Mēs saceļamies. To cilvēks izdarīja. Bet Jēzus atnāca, lai mūsu starpā nest mieru. Viņš nāca, lai tev būtu vēl viena iespēja, lai tu varētu tikt glābts. Viņš turpina klauvēt, jo viņš tev mīl un viņš grib attiecības ar tevi. Viņš grib attiecības ar tevi un viņš grib, lai tu būtu kopā ar viņu. Viņam ir plāns priekš tavas dzīves. Tu neesi šeit tāpat vien. Tu neesi šeit tāpat vien, tas viss neradās ar sprādzienu. Tas vispār varbūtības iespējas ir tik maz. Tas ir absurdi ticēt, ka mēs varējām tas sprādzienu rezultātā nonākt. Dievs radīja tevi, viņš radīja mani, viņš radīja katru cilvēku uz šīs zemeslodes ar noteiktu plānu. Tu esi uz šīs zemes, jo Dievs tev gribēja, jo viņš tev mīl, jo viņam ir mērķis priekš tavas dzīves. Halleluja! Mūsu Dievs ir labs, viņš ir uzticams, viņš ir mīlošs. Halleluja! Mēs saceļamies, mēs izraisam karus, bet viņš ir labs un viņš grib tev dot dzīvību un viņš grib mainīt tavu dzīvi. Viņš var pilnībā izmainīt jebkuru cilvēku dzīvi, ja vien tu padosies viņu priekšā. Ir kāds teologs, viņu sauc C.S. Lewis. Viņš ir no Lielbritānijas, tāpēc tas vārds. Viņš teica tā,
Evaņģēlijas principā ir tā, kad mēs cilvēki esam paņēmuši ieročus un mēs esam sacēlušies pret Dievu. Tas ir tā kā salīdzinājums. Un tas, kam ir jānotiek, ir, lai mēs varētu salīdzināties ar Dievu, mums ir jānoliek ieroči. Jo mēs saceļamies pret Dievu, mēs grēkojam pret viņu. Tev ir vienkārši jāpadodās un jāmetās uz ceļiem viņa priekšā un jādod viss, kas tu esi. Un tad nāks miers tavās un Dieva attiecībās. Un kā jau es teicu, Dievs var pilnībā izmainīt tavu dzīvi. Un es šeit nerunāju tikai tāpat vien, es to esmu piedzīvojis. Redz, es piedzimu, šajā draudzē esmu jau kopš es biju maziņš bēbīts, šeit es piedzimu, šeit es uzaugu. Šeit viss notikās, šeit es biju 18 savus dzīves gadus, katru svētdienu es šeit biju. Bet redz, tas vien neko nenozīmē arī. Jo 12 gadu vecumā es netīšām uzdūros pornogrāfijai. Es sāku skatīties un es iekritu ļoti dziļi. Es sāku iekārot un es sāku grēkot pret Dievu un arī tā visa rezultātā es iekritu depresijā. Un es atceros, bija viena tāda reize, es biju apmēram 13 gadu vecs un es gulēju savā gultā un es raudāju un es jutos tik slikti un es Dievam teicu, lūdzu, izdzēs mani. Es zinu, ka es nedrīkst darīt pašnāvību, jo to es esmu baznīcā dzirdējis. Vienkārši izdara tā, lai es nekad nebūtu bijis, tev taču viss ir iespējams. Es jūtos tik slikti un man likās, ka manai dzīvē nav jēgas. Gāja laiks un es vēl projām biju atkarīgs un es biju ļoti dziļā atkarībā un bija vēl tur kaut kādas citas lietas, pornogrāfija, depresija. Un tad kaut kādā brīdī viss palika tik slikti, kad es iekrītu vēl dziļāk un es sāku domāt par pašnāvību. Un man likās, ka Dievam ir vienalga. Man likās, ka viņš man neredz. Man likās, ka viņš vairs nav labs, jo man viss šitās lietas manā dzīvē ir un man sāp un es nezinu, ko darīt. Un man bija tāda depresija, kad es nevarēju vairs fiziski pelpot. Es fiziski nevarēju pelpot. Man likās, ka man vienmēr elpa trūkst. Un 1,5 gadu tā bija. Un šī laika sākumā, kad es sāku domāt par pašnāvību, bija kāda nakts, kad es staigāju. Es biju pa nakti 3 pastaigā, un es nonācu līdz tiltam, un es tur stāvēju, un es domāju, es esmu pilnīgi vilšanās. Manai dzīvē nav jēgas. Un es tajā naktī gribēju nolekt, un es nenolēcu, jo man bija bail izdzīvot. Tādas lietas šajā pasaulē notiek, un ļoti daudz ar tādām domām cīnās. Es biju pornogrāfijas atkarībā, man bija depresija. Es katru nedēļu domāju par pašnāvību. Es gribēju sev izdarīt galu, jo likās, ka man nav jēgas, un tas viss sāp tik ļoti. Es domāju, ka es esmu pilnīgi vilšanās. Un pirms apmēram 3 gadiem es jau biju gandrīz gatavs padoties. Es jau biju izdomājis, ka viss pēc kaut kāda mēneša es jau vairs nebūšu, un tad es aizbraucu uz kādu nometni, kur mācīja par evaņģelizāciju, un es tur aizbraucu, kā tas bija no manas puses tā, ka es būtu devis Dievam pēdējo iespēju. Pirms es uz turienu aizbraucu, es Dievam teicu, ja tu tur kaut ko nedarīsi, tad es izdarīšu pašnāvību, un tas ir viss, jo es vairs nevaru izturēt. Un tad, principā es aizbraucu uz šo nometni, un tā bija tāda evaņģelizācijas nometne, kur tev mācīja pasludināt evaņģēliju, bet es tur pirmajā dienā sēdēju, un es klausījos, kā viņi man stāstīja, kad mēs jūs apmācīsim, kāpēc 3 dienām jūs stāvēsiet un jūs sludināsiet evaņģēliju uz ielas, un es tur sēdēju, un es domāju, ko es šeit daru. Es nemaz nezinu, vai es tam vispār ticu vairāk, jo viņi man saka to, ko viņi man saka, bet es šeit stāvu un es esmu visā tajā tumsā, tajā netīrībā. Es jūtos tik ļoti netīrs. Un es domāju, ko es te daru vispār? Kāpēc es šeit esmu ieradies? Un nākamā diena izmainīja man dzīvi uz visiem laikiem. Nākošajā dienā es tur aizgāju uz sapulci un viņi sauca uz aizlūkšanām. Es domāju, labi, man jau nav ko pazaudēt vairāk. Ko tad es citu? Un es izgāju priekšā, lai par mani aizlūdzu. Un es nevienam neko neteicu. Es baidījos ar cilvēkiem runāt. Es nebiju ļoti sabiedris, tāpēc es ar nevienu nebiju tur runājis vēl joprojām. Lai gan es tur jau biju 2. dienu. Un par mani atnāca un sāka lūgt viens cilvēks. Un viņš par mani lūdz. Tās lietas, ko parasti par cilvēkiem lūdz, lai Dievs tev svētī un lai viņš tev vada un atklājās, vai ne? Un kas viss ir ļoti labi. Bet tad pēkšņi viņš apstājās.
Un ja jūs atceraties, es uz tilta stāvēju, kad es gribēju nolikt un izdarīt pašnāvību. Un es domāju, es esmu vilšanās. Es domāju, ka es esmu pievīlis sevi, es esmu pievīlis draudzes, es esmu pievīlis savu ģimeni, es esmu pievīlis visus, ko vien ir iespējams pievilt. Es esmu vilšanās. Šī bija tā doma, kas man gandrīz lika nolikt no tilta. Un tas cilvēks, kurš par mani lūdza, 1,5 gadu vēlāk, un es ar viņu nebiju vēl runājis tajā nometnē. Viņš pēkšņi apstājās un viņš teica, tu neesi vilšanās. Es sāku raudāt. Jūs ziniet, man likās, ka Dievs man neredz. Es sāku domāt, vai vispār tāds Dievs ir, jo es it kā saucu, es it kā mēģinu, bet nekas nenotiek. It kā man palīdzība nenāk. Bet tajā brīdī, kad viņš to pateica, es sapratu, ka Dievs man redzēja pat manā zemākajā punktā. Tad, kad es biju dusmīgs uz Dievu, tajā brīdī es lamājos uz Dievu. Viņš man redzēja, un viņš man pēc pusotra gada, viņš man teica, tu neesi vilšanās. Neviens to nevarēja zināt, neviens cilvēks uz šīm zemeslodes nezināja, kad es ar šo domu cīnos. Neviens uz šīs zemeslodes nezināja, kas tajā naktī notika. Bet tur ir šis cilvēks, ar kuru es neesmu runājis, viņš man teica, tu neesi vilšanās, tas varēja būt tikai Dievs. Dievs ir dzīvs, viņš ir reāls, viņš tevi mīl, viņš tevi redz un viņš ir ieinteresēts tavā dzīvē. Un viņš grib tevi glābt, viņš grib būt attiecībās ar tevi, viņš grib ar tevi staigāt uz šīs zemeslodes. Un tev nekad nepamest, ja vien tu to gribēsi. Redz, mēs svinam Ziemassvētkus, un Jēzum arī ir viens no tādiem vārdiem, kas ir Immanuels. Un šis vārds nozīmē Dievs ar mums. Viņš nonāca un viņš dzīvoja uz šīs zemeslodes un viņš staigāja kopā ar cilvēkiem. Tāpēc saka, ka viņš bija Immanuels, Dievs ar mums. Bet tagad Dievs grib dzīvot tevī. Ir tāds vārds Banuēls. Un šis vārds nozīmē nevis Dievs ar mums, bet Dievs mūsos. Viņš grib būt tavās tuvās attiecībās ar tevi, ka viņš grib savu svēto garu likt tevī. Viņš grib dzīvot tevī, viņš grib tevi darīt par savu mājokli. Tev nav šī dzīve jādzīvo vienam. Tev nav jācīnās ar grēku vienam. Tev nav jāspēr savu dzīves soļu vienam. Tev nav viss jāizdomā pašam. Tu vari atdot savu dzīvi viņam un svētais gars nāks tavā dzīvē. Dievs pats būs ar tevi katrā solī, ko tu spērsi. Viņš grib būt ar tevi. Halleluja! Un es sāku raudāt, kad viņš to pateica, jo es sapratu, Dievs man mīl, viņš man redz. Starp visiem 8 biljoniem cilvēku, miljardiem cilvēku latviski ir. Viņš man redzēja. Un viņš man mīl, un tajā brīdī viņš sāk man atkal atgādināt evaņģēliju, ka Dievs tev mīl, vērsies pie Jēzus, un viņš piedos visus tavus grēkus, un viņš izmainīs tavu dzīvi. Un tad viņš sāk no manas demonus izdzīt. Redziet, Bībelē ir rakstīts, ka Jēzus staigāja un viņš sludināja Dievu valstību. Viņš dziedināja slimos un viņš izdzina demonus. Un tur tajā brīdī es biju pilnībā sasaistīts pornogrāfijas atkarībā. Šīs domas, pašnāvības domas bija manā prātā katru nedēļu, ne katru dienu varbūt, bet katru nedēļu. Es biju pilnībā sasaistīts. Un tad, kad tu esi sasaistīts, to, ko Dievs arī dara, viņš atnes brīvību. Un no manis sāk dzīt ārā ļaunas garus, no manis izdzina pašnāvības garu, no manis izdzina vainas sajūtas garu un depresijas garu un visas šīs lietas. Un vēl daudzas lietas, ko viņi uz mani runāja. Un šis cilvēks bija tāda sajūta, ka viņš zina visu, ko es domāju. Tāda sajūta, ka viņš tieši saka visas tās lietas, visus tos melus, kuriem es ticēju, viņš tieši par tiem uz mani runāja. Un es sapratu, Dievs ir dzīvs, viņš man mīl, un pēc tās dienas man dzīve ir bijusi pavisam savādāk. Tai pašā mirklī es pēkšņi pēc pusotra gada es varēju normāli elpot. Kā tas savādāk ir izskaidrojams? Es varēju brīvi elpot. Pirmo reizi pusotra gada laikā Dievs man pilnībā izmainīja dzīvi tur un tajā brīdī. Pēc tās reizes nevienu reizi man nav bijusi pašnāvības doma. Pēc tās reizes es nekad vairs neesmu cīnījies ar depresiju. Pēc tās dienas vienā mirklī viņš man atbrīvoja. Un vēl visas tās pārējās lietas un arī no pornogrāfijas viņš man pēc tā laika atbrīvoja. Nav vairs tā problēma. Un likās, ka es nekad vairs netikšu ar to galā. 7 gadus es biju pilnībā saistīts. Šādi viņš man atbrīvoja.
Vienā momentā Dievs var pilnībā izmainīt tavu dzīvi, viņš tev var atbrīvot šādi, viņš tev var dziedināt vienā mirklī, Dievam nekas nav neiespējams. Viņš ir dzīvs, viņš ir varens, un viņam nekas nav neiespējams, viņš ir visu varens Dievs, kurš var izdarīt pilnīgi visas lietas, un tāds Dievs tev mīl. Un no tās dienas man ir attiecības ar Dievu, es dzirdu viņu balsi, es staigāju viņu tuvumā, es esmu brīvs no visām saistībām. Un viņš man vada, un man ir prieks. Un es saprotu, kāds liels prieks bija tas, par ko eņģeļus sludināja, jo es to piedzīvoju. Es piedzīvoju to, ka Jēzus pilnībā izmaina cilvēku dzīves. Dieva balva, Dieva dāvana tev ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Tas, ko viņš izdarīja pie krusta, viņš darīja pestīšanu pieejamu. Un kā jau es teicu, viņš nepalika pie krusta, viņš tikai nenomira, bet pēc 3 dienām viņš augšām cēlās. Pēc 3 dienām viņš augšām cēlās, un tāpēc, kad viņš visu šīs lietas izdarīja, tev ir pieejama pestīšana. Visas tās lietas, par ko es runāju, piedošana, tev grēku piedošana, mūžīga dzīvība, dziedināšana, atbrīvošana, salīdzināšanās ar Dievu. Šis pats galvenais ir tas, ka tā aiza starp tevi un Dievu, tā var tikt paņemt prom, un tavas attiecības ar Dievu var atjaunoties tā, kā tas bija paredzēts pašā sākumā. Dievs tev mīl, grēka alga ir nāve, tā ir mūžīga pazušana ellē. Bet Jēzus nomira, viņš augšām cēlās, lai tev būtu pieejama pestīšana, lai tev būtu pieejama pestīšana, patiesa dzīvība, mūžīga dzīvība viņā. Šī ir dāvana, ko viņš pasniedz katram cilvēkam. Ja tu to jau esi saņēmis, halleluja! Tev ir par ko priecāties. Tev ir par ko priecāties. Ja tu to vēl neesi saņēmis, tu šo dāvanu var saņemt. Tu šo dāvanu var saņemt. Dievs grib izmainīt tavu dzīvi, un viņš tev grib pārvest no tumsas valstības gaismas valstībā. Tu, kas esi varbūt miris savos grēkos, viņš tev grib darīt dzīvi sevi, un viņš grib būt attiecībās ar tevi, un viņš tev grib izglābt. Un Bībelē ir rakstīts, cik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tas taps izglābts. Kurš ir tas kungs? Tas ir Jēzus Kristus. Ziniet, es saņēmu atbrīvošanu, es saņēmu grēku piedošanu, es esmu savā dzīvē saņēmis dziedināšanu, bet tas, kurš ir dziedinātājs, kurš ir atbrīvotājs, kurš var piedot tavus grēkus, tas ir Jēzus Kristus. Vērsies pie viņa, seko viņam. Viņš tev šodien pasniedz šo glābšanas dāvanu, ja tu to vēl neesi saņēmis. Piecelsimies visi kājās. Halleluja! 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 Kungs, mēs tev pateicamies par šo dāvanu, ko tu mums pasniedz. Un redz, šī dāvana tev šodien ir pieejama. Ja tu vēl neesi glābts, saņem šo dāvanu, tā ir jāsaņem ar izvēli. Tā ir jāsaņem ar izvēli. Jēzus viss no savas puses ir izdarījis. Dievs no savas puses izdarīja pilnīgi visu. Lēmums, vai tu pieņemsi šo dāvanu, ko viņš pasniedz, ir tavās rokās. Varbūt tu jautās, kā saņem šo dāvanu, ja tādu neredzam dāvanu. Kā es saņemu dāvanu, kur es nemaz neredzu? 2 vienkārši soļi. Tur ir rakstīts, piesauc to kungu. Piesauc to kungu. Tev ir jātic viņam. Tev ir jātic viņam un tam, ko viņš izdarīja pie krusta. Tas, ka viņš nomira un augšām cēlās. Un viņš ir dzīvs un nāks atpakaļ pēc savas draudzes. Tic viņam, liec savu uzticību viņā. Tava glābšana ir viņā un vienīgi viņā. Un otrais solis ir atgriezies no saviem grēkiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu gāji vienā virzienā. Tu gāji saviem ceļiem. Tu dzīvoji, kā tu gribēji, tu grēkoji. Tu biji sacēlies pret Dievu un gāji prom no Dieva. Bet pagriezies otrādi. 180 grādus un seko viņam. Un seko viņam. Tā ir pilnīgi apgriešanās otrādi. Tu dzīvoji, kā tu dzīvoji, bet tagad tavs vecais cilvēks nomirst un tu seko viņam ar visu, kas tu esi. Padodies viņam, atdod viņam savu dzīvi un liec savu uzticību viņā. Tātad 2 vienkārši soļi. Uzticies viņam un tici tam, ko Jēzus ir izdarījis. Un otrais ir atgriezies no saviem grēkiem un seko viņam. Halleluja! Halleluja!
Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par visu to, ko Tu priekš mums esi izdarījis. Kungs, es Tev pateicos, ka Tevī mums ir brīvība, dziedināšana, grēku piedošana, mūžīga dzīvība. Vien Tevī ir dzīvība un dzīvības pārpilnība. Kungs, mēs Tev pateicamies. Halleluja! Un šajā brīdī, ja kāds ir šajā telpā, kurš vēl nav saņēmis šo pestīšanas dāvanu, kurš vēl nav pieņēmis Jēzus kā savu kungu un glābēju, tad šodien es Tev gribu dot iespēju, ja šeit ir kāds, tad iznāc šeit priekšā. Iznāc šeit priekšā, ja šeit ir kāds, kuram ir jāpieņem Jēzus par kungu un glābēju. Viņš klauvē pie tavām sirds durvīm. Viņš klauvē pie tavām sirds durvīm. Viņš Tev mīl. Jo viņš Tev mīl. Atsaucies viņam. Atsaucies viņam. Ja šeit ir kāds, tad iznāc priekšā. Ja šeit ir kāds, tad iznāc priekšā. Dievs Tev grib glābt. Viņš ir šeit. Un viņš Tev pazīst. Un viņš Tev vienmēr dzird. Runā ar viņu. Dievs grib dzirdēt Tavu balsi. Viņš grib, lai Tu vērsies pie viņa, skrien pie viņa. Kas piesaugs tā kungu vārdu. Tas taps izglābts. Halleluja! Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi dzīvs un varens Dievs. Halleluja! Halleluja! Paldies Tev, Kungs! Ka mēs varam būt dzīvi Tevī un ka mums ir par ko priecāties. Ka mēs varam nākt un svinēt. Mēs varam baudīt sadraudzību viens ar otru un ar Tevi. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam un mēs Tev pielūdzam, Tēvs. Un es lūdzu runā uz katru sirdi. Runā uz katru sirdi. Tevs aplaist un novāc rāžu. Tu esi tas, kurš dod augt. Tu esi tas, kurš dod augt. Halleluja! Šai sēklai. Vien Tu to vari izdarīt. Un mēs Tev pateicamies, Kungs. Un es lūdzu, lai katra sēkla, kas šodien ir sēta, lai tā nes augļus. Halleluja, Kungs! Mēs Tev pateicamies, Tu esi dzīvs, un mēs Tev slavējam, Kungs. Halleluja! 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 Un ja kāds vēlās aizlūgšanas, arī to mēs šodien varam darīt. Ja jums ir kādas vajadzības, vai varbūt jums vajag brīvību kādā dzīves sfērā, varbūt ir kāda atkarība, vai jums ir kāda slimība, mēs varam arī lūgt par dziedināšanu vienalga, arī kas tas būtu. Ja tev ir jāatjauno attiecības ar Dievu, varbūt tu kādreiz mīlēji Dievu un tev bija šīs attiecības un vairāk nav. Vienalga, kas būtu tavu vajadzību, tu vari nākt priekšā un mēs par tevi lūgsim. Halleluja! 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 Kungs, mēs Tev pateicamies. Halleluja! Tu esi dzīvs un varens Dievs. Tu esi dzīvs un varens Dievs. Mēs varam priecāties, jo mēs nākam ne pie Dieva, kurš ar rokām taisīts. Mūsu Dievs nav akls un kuls kā tie, kas tiek taisīti ar rokām. Mūsu Dievs redz un mūsu Dievs dzird un viņš ir dzīvs. Halleluja! Mūsu Dievs ir radījis debesis un zem. Viņš ir visvarens. Halleluja! Un viņš arī mīl un rūpējās par saviem bērniem. Halleluja! Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Dievs. Halleluja!